Man tika uzticēts viens tāds interesants uzdevums. Pastāstīt par to, kā Dievam iet ar mani ikdienā. Un kāda ir mana ikdiena ar Dievu. Personīgi es domāju, ka mums katram noteikti būtu kaudzēm, ko stāstīt par to, kas un kā ir gadījies. Un viens tāds gadījums es izstāstīšu arī no savas dzīves, kā man vecmāmiņa teiktu, iz skolas dzīves. Tad, tā kā es mācos 1. gadu universitātē, visa vide diezgan sveša man un tā tālāk, un bija pienākusi 1. sesija. Lūk, un mums bija tā, ka mums bija jānoliek vēsturē eksāmens. Un problēma sākās ar to, ka dienu pirms eksāmena man pazūd vēstures grāmata mājās. Un es viņu nevaru atrast, nekādīgi. Un es protams, biju mācījies, un tā jau nebūtu, ka es būtu aizgājis pilnīgi tā, ka negatavojies uz eksāmenu. Bet sēžot pirms eksāmena gaitenī, visu laiku man tāda iekšēja balss, atkārto kaut ko par reformāciju. Visu laiku pilnīgi iekšā jau braucot, un arī tur sēžot, visu laiku tāda iekšēja balss, atkārto kaut ko par reformāciju. Protams, es biju lūdzu Dievu un arī tā, jo sapratu, ka bez Dieva palīga man nenolikt to eksāmenu, tas ir skaidrs. Un sākās eksāmens, mums tur izdala tās lapas, un, protams, es atveru savu lapu, un, protams, man nekas par reformāciju pat tū nav. Un mēs tā sēžam kāds 2 minūtes, un tad mans kaimiņš man piesit pie pleca, viņš saka, klausies, es neko nezinu, absolūti. Mēs varam samainīties ar jautājumiem. Mēs samaināmies lapām, un es skatos, un tur ir tieši jautājums par reformāciju. Un man bija tāds, skaidrs bija tas, ka es nolikšu to eksāmenu. Un tā bija ļoti liela atbildēta lūkšana, un tāds ikdienā ļoti daudz tādu kuriozu, varbūt ne tik kuriozu gadījumu ar Dievu ir, un es varu tikai pateikties ar to, ka viņš joprojām ar manīm auklējās un joprojām ir gatavs man pieņemt katru dienu. Paldies!